tikko nopirkām Semam lietu sargu, lai mēs varētu viņu atstāt krastā, kamēr mēs surfojam. Nekur. Tur ir daudz sunīši, kur ir vaļā, vienkārši skrien, nav piesieti. Mēs jau it kā arī Semu varētu laist vaļā, bet es zinu, ka viņš nāks man līdzi, un tad tādā garā raudās. Droši, vēl kādā lieta. Katieniņ! Samīt, tas ir sensei. Čau! Tas nav tas pats, kas toreiz bija. Atceries? Labu rītu. Es esmu Spānijā. Ir 9:00 no rīta, tikko pamodos. Un ir tik nenormāli karsti. Jau no paša rīta ir ļoti karsti. Un problēma ir tāda, ka mums ir jāmaina pusam bremžu kluči, nekas arī nebūtu, bet ir šāds tāds problēmas, kāpēc nevar nomainīt. Un vieta arī mēs vakar sajūtām, kad ir nepieciešams mainīt un nebraucām garos gabals. Iebraucām pilsētņā, palikām pārkingā, bet te īsti nav iespējas nomainīt un tālāk braukt arī. Negribās, nav vietas katrā ziņā, tas, kas gribētu teikt, mašīna pie mašīnas. Un nākamais variants ir aizbraukt līdz servisam, bet nav teikts, ka tur ņem busus, un nav arī teikts, ka tur paņems uzreiz, ja mēs nevaram gaidīt. Samir vairākas dienas vienkārši parkingā. Nē, bet turpat, piemēram, servisā, ja mēs tajā busā dzīvojam un mums jābrauc uz priekšu. Tā jau redzēs, kā būs. Ierūsējis un mēs jau Latvijā mēģinājām. Latvijā nebija baigā vajadzība. Bet, aizies. Pirmo skrūda būja vaļā, aizies. Yes! Nevajadzēs nekādu servisu. Here we go. Good job. Nav jau arī šitā mašīna tik tuvu, ne? Jā, skatieties. Tu pildīsi gasolīnu. Karstums ir tik liels, ka tikai slāpju dvielīši var palīdzēt samīt. Vai ne? Ir labāk sunīti manu. Jo. Semu pačurināt. Un man visi krokši šitādu. Un Semam ķepas arī. Un es izrāvu viņam asums no ķepām. Vienu ķepu gan asiņoju. Nabadzīņš. Mēs vienkārši aizgājām. Tad tur. Kur tās puķis ir? Pastaigāt uz zemi. Es īsti nesaprotu, no kā ir tie asumi nokrituši. Ja tām puķēm nav tādi asumi. Nav nejausmas. Pilnībā viss akmenī. Liekas, te tas acis kaut kas cits tikai. Nopirkojāmies uz nakti. Un te ir pilns ar piparmētrā. Vienkārši viss smaržo.
Vienkārši brīvā dabā. Ej, tu nost. Tur jau tā steiņa. Paskaties. Pajūti. Tā tā kā piparmētra. Tā ir viņām. Pagaisi, es nopaišu tādu pašu lapiņu un ritīgi saspaidīju viņu. Pagaršo. Viņas jau dažādas nāk. Artūrs piparmētas. Smaržo viss pusiņš. Tikko iesprūdām vienā ielā un esam mums bija jāgriežos riņķī. Tur bija neiespējami tik šaura, ka nevarēja īsti tā nezinu. Viņš jau nemaz nost negrib nākt. Ah! Skaistuma kopšana. Man liekas, man vajag ar tev palīdzību, lai tu pats cilās šitos. Pats. Šitais ir krabja mājiņas vāciņš, pats augšā. Un šitie arī, man liekas, tādos dzīvoja krabīši, ne? Re, kur viens ir iekalts iekšā. Un šitas lielākais, nē, ar tur pabaigi, noliec malā. Kāpēc tu kaitini mani? Izkrita. Re, kurš tāds te caurmiņi. Tu saplēsi! Samēr, ar savu mantu. Aizgāja izlūkos ar jēnotu. Tādi auguļši no palmām. Viņš tik labi smaržo. Viņi gribas apēst, bet jau, ka nedrīkst. Viņš tādi tai viņiem, zini? Ai, nu mēs esam prom no tās palmas. Vai kur ir citādāki? Bet šitie auguļši tā smaržo. Gribētu pateikt, kurā pilsētā mēs esam, bet es to vienmēr aizmirstu. Figueira de Foz? Kā teici? Figueira de Foz vai kā tā? Kaut kā tā bija, jā. Mēs esam Portugālē, jā. Portugāļi. Viņš gan ir sakposts jau. Ir tāda auglīša palmai.
Un viņš smaržo tā kā plūme. Bet, protams, es nezinu, vai man reiz. Cik indīgs viņš ir? Pagaidām, es nezinu. Es 2 reizes pagaršoju. Bija pārāk liels slinkums meklēt Google, vai viņi varēja. Bet viņš garšo arī kā plūme. Kaut kas starp plūmi un kaut kāds citrus augus. Jā. Nothing special, bet vienkārši skaists mājas. Vai ne, Artur? No. Bet es flip-flopiem. Iet veselā pārgāju. Kaut kādu darbu flip-flop. Artur parāda savus darbu flip-flopus. Pagaid, skaties, kā viņi te bišķiņ. Semieru starp. Kādi viņi Te ir bišķiņ izārdušies. Ar tas ir skamotāji. Tieši tāpēc vēl turās. Nu, jēzīt. Džeks laiž ceļojumā. Vienkārši ar tiem pašiem, ar ko cementē sētu mājās. Jā, tu vari izstīties pēc vietā, kurā pasaules vietā. Jo te ir dišpapīri pajā. Un maisiņi un sunīti un flip-flopiem. Atur. Āķis īdeši aizbēga. Ja es nelamātos, tad šāds video arī varētu būt YouTube. Izplīsa mājas. Jā, tev laiks uz tāpat tur izkrīt. Nezinu kā. Vispār tā kameru var nostatēt. Tas, ko es gribēju teikt, nogurums ir nereāls. Es tikko pamodos. Nav tā, ka mēs esam baigi surfējuši, mēs esam surfējuši vienu reizi. Vakar braucām no viena krasta uz otru skatīties, vai vispār ir surfojums. Nebija. Bet izsteigājām un vispār tā busiņa dzīve ir sakrājies ļoti liels nogurums. Grūti, man personīgi grūti arī pabaudīt kaut ko jaunu un skaistu šobrīd šādā, nezinu, šādos apstākļos, kādi man pašai pret sevi ir izveidojušies. Jā. Viss busiņš ir bardakā. Te ir ļoti daudz ko sakārtot. Nepārtraukti esam bijuši braukšanā, it kā mēs tagad esam sasnieguši gala mērķi, kas ir Portugāla, mums vēl ir jāpabrauc, bet, nu, cerams, nu, nevis cerams, bet beigsies tā lielā braukšana, tad varbūt būs pišķiņ vieglāk. Jā, jo ir citādi ir tā, ka pat nevar, kā lai pasaka, atrast mirkli, kur pabūt ar sevi un saprast vispār, kādas ir sajūtas, kas ir kas. Un iztaipīties, man ļoti svarīgi būtu iztaipīties, pajaugot, parakstīt kaut ko savā kladītē. Un man tāds sajūta, ka man ir visāds emocijas, kuras es nevaru īsti menedžēt šobrīd, nemāk izstāstīt. Man vajag apstāties kaut kur uz ilgāku laiciņu to ieplānot, izdarīt. Jo šobrīd, jā, viss kaut kas, protams, ka vienkārši jau redzot pašam ar sevi un tu visu nevar, kā saka, izprocesēt. Tāds vārds par ir. Jā, būs viņš izskatās šāds. Es pat nezinu, viss ir bardakā, katru dienu uz lauku grīdu, Sams visu sanāsā. Bet, jā. Izrakām Samam spotiņu, viņš pats arī rak pārsvarā. Vajadzēs piesiet. Jā, vajadzēs piesiet. Tad redz, viņš pats ir ar mieru tur palikt. Tad mēs tagad laidīsim.
Zemsraksts viests. Mēs atrodamies Surfing Figuera. Kā viņi varētu izrunāt? Ar to kā viņi varētu izrunāt? Figuera. Figuera. Surfing Figuera. Saviem video materiāliem. Nopietnē. Varētu uztaisīt.